Šajā video nodarbībā es tev parādīšu ļoti vienkāršu uzdevumu, kā tu vari strādāt pie savu akordu skaņu pilnveides, kas ir ļoti svarīga lieta, sevišķi tev interesē apgūt improvizāciju, džēza mūziku un ne tikai. Mani sauc Matīs Jākubs, un esmu ģitārists, ģitāras spēles pasniedzējs, mūzikas pedagoģijas maģistrs, un esmu sveicināts manā YouTube kanālā. Tad pieņemsim, ka mēs esam do mažorā, mums ir pirmais akords re minors septakords, tad ir sol dominants septakords un do mažors septakords. Ir neskaitām veidi, kā tos akordus varētu spēlēt, uz to mēs šajā nodarbībā nefokusēsim, bet tas, ko mēs darām, mēs visus šos trīs akordus nospēlējam plus mīnus vienā reģionā. Šajā gadījumā es spēlēju aptuveni sākot no trešās pozīcijas, rādītāja pirksts trešajā ladā. Mums pirmais akords šeit, otrs šeit un trešais šeit. Un uzdevums ir spēt šeit pat uz vietas arī atrast katra akorda arpēģiju no tonikas līdz tonikai. Ja mums ir re minors septakords, nots re fā lā do, un mēs arī nospēlējam re oktāvu augstāk. Pēc tam sol dominants septakords, sol si re fā, un arī sol si re fā oktāvu augstāk, un kur sol nospēlē klāt. Nu, un tad, kad ir do mažors septakords, es nospēlēju do mi sol si, un otrs no šeit uz do. Ja tu gribi tur nospēlēt arī vēl oktāvu augstāk, bet tad tu izēji mazliet ārā no formas. Un viena no lietām, kas ir ļoti būtiski improvizētajā mūzikā, bet arī, ja tu vienkārši gribi atcerēt kādu foršu melodiju, ir spēt šīs skaņas realizēt tieši tajā mirklī, kad skan konkrētais akords. Ja mums 4 sitienas skan re minors septakords, 3, 4 sol dominants septakords un 8 do mažors septakords, tad ir jābūt spējīgam šīs skaņas nospēlēt tieši atbilstošajos mirkļos. Spēlē tagad uz leju. Uz augšu. Un uz leju. Tāds vienkārši uzdevums. Nu, un pēc tam tu vari pamēģināt par šiem akordu skaņām improvizēt. Tāds neliels uzdevums, nu un, protams, pēc tam, kad tev tas izdodas vienā no keidžu pozīcijām, tu vari iet tālāk uz citām pozīcijām. Tad, no vienas puses, varbūt kādam liekas ļoti primitīvs uzdevums, bet, ja tu pamēģini nospēlēt visās 5 formās, gan uz augšu, gan uz leju, tu redzēsi, ka tas tev ļoti ātri parādīs tavus vājos punktus, vai tu spēji ātri atrast notas, vai tu viņus spēji sadzirdēt savā galvā, kas tur citu arī ļoti būtiski lieta. Pamēģini arī šo uzdevumu darīt, ka tu spēlē un vienlaicīgi arī dziedi šīs skaņas ar nošu nosaukumiem. Tad pie viena tu arī, viens aktuāls jautājums, kas ir ģitāristiem, ir kā mācīties notas, tad pie viena tu arī pamācīsies notas uz visu grifu. Tāds neliels video, ceru, ka viņš likās noderīgs, ja tā droši atstāja kādu komentāru, un tas šajā video arī visā tā.